Slava Dievam. Šodien, dārgie, es gribu liecināt par notikumu Betelis draudzē pirms kara. Tas bija Jelgavā, bija tāda vasarsvēta draudze. Un tur bija praviete, kurai Dievs teica, lai viņa iet uz sinagogu. Viņa Dievu paklausīja un aizgāja uz sinagogu. Un tur viņa uzgāja uz balkonu, jo sinagogā ebreji nesēž kopā ar sievietēm. Un sinagogā Dievs viņas piepildīja ar svēto garu, jo viņa bija praviete, un viņa sāk runāt svešās mēlēs, kā jau es teicu, kad svētā gara kristība notiek, kad mēs runājam svešās mēlēs, eņģeļu mēlēs. Dažkārt tās ir saprotamas mēles, dažkārt tās ir vienkārši eņģeļu mēles, un Bībelē teica, lai mēs lūdzam par tulkojumu. Par to ir rakstīts 1. vēstulē korintiešiem 14. nodaļā, romiešiem 8. nodaļā, un arī citās vietās. Tāpēc viņa sāka runāt pati nesaprastama ebreju valodā, jo visi sāka klausīties tajā sinagogā, tajā reizē uz viņas runu. Un viņa runāja un runāja, un beigās atnāca apkārt ebreji un sāka ar viņas runāt ebreju valodā, bet viņa saka, es taču nesaprotu, ko jūs man runājiet. Viņa saka, bet tu taču ar mums no pat ebrejiski runāji, kāda tu nesaprati pat. Viņa saka, nevis es runāju, bet gars uz jums runāja, Dievs uz jums runāja. Un tādā veidā viņa teica, viņa prasīja, ko tad Dievs teica jums ar manīm? Es jau pati nesapratu. Viņa teica, tev tas nav jāsaprot, tas bija priekš mums. Atnāca nākošo sabatu, un mēs aicināsim daudz vairāk ebrejus, tad viņiem arī varēs runāt, pravietot. Un viņi nepaklausīja Dievu, un Dievs par to viņus paņēma projām. Viņi nomira īsā laikā, bet to viņi pastāstīja draudzei. Un pēc tam draudzes locekļi redzēja, kā ebrejs, kad ienāca vācieši pēc neilga laika Jelgavā, arestēja un veda visus pāri kaut kur tiltam, kā viņi bija ievērojuši uz kaut kurieni prom. Un kāpēc es runāju par šo gadījumu? Jau to gadījumu neviens nezina praktiski, to zina tikai mūsu draudze, kas ar to ir saskārušies, vecākie cilvēki, viņi jau ir aizgājuši projām pie Dieva. Un tas ir jāzina ebreju tautai, tas ir jāzina visai pasaulē, lai zinātu, ka Dievs ir dzīvs, un mums ir jāzina viņa daba, jo viņš teica, ja viņš nav žēlojis tos dabīgos zarus, ko viņš ir nocirts un tad dedzinājis, viņš vēl vairāk, tad jūs, kas esat piepotēti pie tā eļļas koka, bīsieties Dievu. Mums ir jābūt Dievu bijībai un jāzina, ko Dievs ir izdarījis ar savu tautu un kāpēc. Un tas ir rakstīts Ecehiela pravieša grāmatā, 5. nodaļā. Trešdaļu sadedzina ar uguni pilsētas vidū. Trešdaļu sadedzina ar uguni pilsētas vidū, kad pilsētas ielēkšanas dienas ies uz beigām. Otru trešdaļu savelc pikā un apritini to ar zobenu pilsētai visapkārt. Pēdējo trešdaļu izputini vējā, tad es aiz tiem izvilkšu arī savu zobenu. Taču paņem no tiem kādu mazu daļiņu un iesien tos savu svārku stūrī. Tad ņem vēl kaut cik no tiem iemetos ugunī un sadedzina no tiem, tad izies uguns pār visu Izraēla namu. Pēc tam saki visam Izraēla namam. Tā saka Dievs tas kungs. Tāda ir Jeruzāleme. Es to ieliku citu tautu vidū, un tai visapkārt ir citas zemes. Bet tā maniem baušļiem izrādīja ļaunāku pretestību nekā citas tautas un pretojās maniem likumiem vēl nepiekāpīgāk nekā citas zemes tās apkārtnē. Manus baušus tie nonicināja, un maniem likumiem savos ceļos tie nesekoja. Tādēļ Dievs tas kungs saka, tā kā jūs esat bijuši nepaklausīgāki nekā citas tautas jums visapkārt, nestaigājāt pēc maniem likumiem un nepildījāt manus baušļus, bet staigājāt pēc to tautu likumiem, kas jums visapkārt. Tad saka Dievs tas kungs, es celšos pret
tevi un turēšu tiesu tavā vidū citu tautu acu priekšā. Un visu tavu noziegumu un negantību dēļ es darīšu tev to, ko es līdz šim vēl nekad neesmu darījis un ko es arī vairs nekad nedarīšu. Tādēļ tēvi ēdīs savus bērnus un bērni savus tēvus jūsu vidū. Es turēšu pār jums tiesu un visus, kas no tevis pāri palikuši, izkaisīšu visos vējos. Tik tiešām, ka es dzīvoju, saka Dievs tas kungs, tāpēc, ka tu apgānīji mani svēto vietu ar saviem rībīgajiem dievekļiem, ar visādu negantību. Es novērsīšu savu aci no tevis bez līdzjūtības, es netaupīšu neviena. Trešdaļa no tevis mirs ar mēri un nonīks badā tevis paša vidū. Otra trešdaļa kritīs no zobena tevis apkārt, un pēdējo trešdaļu es izklīdināšu visos vējos un piedraudēšu vēl tiem no mugurpuses ar zobenu. Kad manas dusmas būs izlējušās visā pilnībā par tiem, kad es savu bardzību viņos būšu apmierinājis un savu atriebību saņēmis, tad tie atzīs, ka es tas kungs, tā esmu runājis savā kvēlajā deksmē, liktams viņos īstenotiem savām dusmām. Es tevi padarīšu par postāžu un par apsmieklu citām tautām, kas tevis apkārt visu to acīs, kas tev iet garām. Un tu būsi par kaunu un apsmieklu, par brīdinājumu un par biedēklu tautām, kas tevis apkārt, kad es tevi piemeklēju dusmās un bardzībā ar smagiem sodiem. Es tas kungs to runāju, kad es raidu pret jums nāvīgās bada bultas, lai jūs nomaitātu, kad es sūtīšu bada briesmas jūsu vidū arvien šausmīgāk un atņemšu jums pavisam maizes krājumus. Es sūtīšu pret jums badu un plēsīgus meža zvērus, lai tie saplosa tavus bērnus. Mēris un asinis izliešana staigās tavā vidā, un arī zobenam es likšu nākt par tevi. Es, tas kungs, to tā esmu teicis. Tāpat tās arī vēl vieta no Zaharijas grāmatas, tur ir rakstīts 13. nodaļā. Tad vēl jānotiek visā zemē tam, saka tas kungs, ka 2/3 jāiznīkst, bet 1/3 jāpaliek pāri. Un šo trešo daļu es vedīšu caur uguni un kausēšu, kā sudrabu kausē, un šķīstu un pārbaudīšu, kā pārbauda zeltu. Viņi piesauks manu vārdu, un es viņiem atbildēšu un teikšu, tā ir mana tauta. Un viņi teiks, tas kungs ir mans Dievs. Mūsu kungs ir sūtījis savu vienpiedzimušo dēlu Jēzu Kristu, lai izpirktu mūsu grēkus, lai mēs nenonāktu ellē. Un viņš savu tautu apcietināja viņu sirdis, ka viņi ņemtu viņu un piesistu krustā, jo bija jāpiepildās visiem praviešu vārdiem. Un daudz ebreji šodien ir pieņēmuši pestīšanu no Jēzus Kristus. Pa pirmiem apustuļiem mēs redzam, kad viņi izglābās apustulis Pāvils, kas kā kristiešus. Viņš nožēloja tos grēkus un daudz viņš cieta pēc tam. Un mēs šodien varam tikai sekot līdzi svētā gara darbībai, ka Dievs arī neatstāja ebrejus ne konslāģerī, ne tur sinagogā viņš brīdināja. Acīm redzot, es tā domāju, ka viņš runāja uz ebrejiem, kad ir pienācis laiks un piepildās Dieva pravietojumi un kad viņiem ir jātop iznīcinātiem. Ka to dara Dievs. Un tas bija pateikts vēl arī citā vietā, varbūt es citreiz to stāstīšu, kad Dievs izmantoja savus praviešus no vasarsvētku vidus. Jo vasarsvētku draudzēs ir cilvēki piepildīti ar svēto garu un runā svešās mēlēs. Un daudzi citreiz saprot, ko viņi runā, jo tā stāv rakstīts apustuļu darbos 2. nodaļā, kad ebreji būdam viņi runāja svešās valodās un tie vietējie no svešām tautām saprata, paši viņi to nesaprata. Tāda ir svētā gara taktika, ka viņš var runāt, kā viņš grib, var runāt noslēpumus, un cilvēki to nesaprot, un var arī saprast. Un tāpēc mums ir jālūdz Dievam par tulkošanas dāvanām, jālūdz par svētā gara dāvanām, tāpēc, ka arī mūsu tauta ir šodien briesmās. Cilvēki gatavojās karam, cilvēki gatavojās šausmīgai asins izliešanai, un nedomā par to, kādas sekas tam visam var būt uz mums, mūsu bērniem, uz visiem mūsu līdzcilvēkiem, uz visu mūsu nākotni tautas. Tajā laikā, lai nožēlot šos grēkus, lai brēktu par to kungu un gavētu, teikt, lai viņš piedod tautai par to nešķīstību, par to bezdievību, kas te ir pielaist, par visiem bezdievīgiem likumiem, kas tagad tiek rakstīti, un lai to visu nožēlotu. Smējās cilvēku Dievam acīs un gaida, kas būs.
Nožēlojiet savus grēkus. Dievs ir žēlsirdīgs Dievs, viņš var piedot un atcelt visas briesmas, kas arī šai zemē var draudēt. Nožēlojiet tautieši visi, kas Latvijā dzīvo, nožēlojiet savus grēkus un piesauciet to kungu, lai viņš ir žēlīgs mūsu tautai, mūsu valstī. Un jums katram, jums ir jāatgriežas no grēkiem, lasiet Dievu vārdu, jo tas ir svēts un viss piepildās, kas tur stāv rakstīts savā laikā. Esiet svētīti mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā, un lai svētīts ir Izraels, lai Izraels šodien nožēlo savus grēkus, lai atkāpjas no bezdievības, no visādas maucības, jo Dievs to visu redz. Viņš to nekad nepielaidīs, un viņš vēl kausēs savu tautu, kā viņš to ir darījis līdz šim. Jo Dievs ir žēlastīgs, un pielūdziet mūsu Jēzu, viņš ir pestītājs, viņš ir atsūtīts pravietis no Dieva, Tēva, lai mēs caur viņa upuri tiekam šķīstīti un piedot un rehabilitēt un nenonākam ellē. Lai slava mūsu kungam Jēzum Kristum par visu, slava un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen.